Gan jau jūs arī ir sasniegušas runas par to, ka pieprasījums pēc elektromobīļiem Eiropā ir drusku tā kā nokrities, un arī vienam no lielākajiem Eiropas autoindustrijas spēlētājiem Volkswagen tā kā īsti nevedas ar to elektromobīļu tirzniecību. Tomēr Wolfsburga nepadodas un turpina attīstīt ID līniju, un šodien mēs brauksim ar elektromobīli, ko līdz šim bijām redzējuši tikai un vienīgi statiskajā prezentācijā. Tas ir Volkswagen ID.7. Parasti automašīnas, kas šķitušas neganti lielas telpās, uz ielas it kā sarūk. Taču te jau 5 metrus garais ID.7 arī ārā joprojām izskatās kā sacīkšu jahta, tikai bez masta. ID.7 ir pilntiesīgs Volkswagen ID elektromobīļu saimnes dalībnieks, un tomēr te automašīnā kaut kas ir savādāks. Vismaz dizainā noteikti tā izskatās it kā no cita bara. Ja mēs aizklātu ciet Volkswagen zīmi, tad varbūt nemaz uzreiz tā nevarētu pateikt, ka jā, šitas te ir Wolfsburgas produkts. Stingri ņemot, nav jau arī. ID.7 ražots Volkswagen ikoniskajā rūpnīcā Emdenā, kur pirms tam 50 gadus no vietas tika ražots Volkswagen Passat. Ja pieņem, ka ID.7 ir Passat sedana un Arteon elektriskais pēctecis, dzimšanas vietā ir pat simboliska nozīme. Bet tehniski gan ID.7 šķiet ļoti pazīstams. Jā, te viss ir pa vecam, tāpat kā ID.4 un 5. Pie 3-metrīgas riteņu bāzes bagāžniekam jābūt grandiozam. Volkswagen ID.4 un ID.5 arī nav nekādi mazi elektromobīļi, tomēr tiem ir apjoms un bagāžnieki, bet no ID.7 ir piešķīris šai lietai tādu fastback elegants. Svāks atverās, un tad mēs uzreiz visu redzam, kas mums bagāžniekā ir. Paskatieties, mēs esam salikuši visu mantību, kas mums šodien filmēšanai nepieciešama, un tā aizņem, es nezinu, varbūt trešdaļu bagāžnieku. Volkswagen ID.7 ir ļoti devīgs elektromobīlis. Tas skaidri redzams arī salonā. Kopš jauno Tiguan un Passat modeļu iznākšanas ID sērijas elektromobīļu interjeri vairs nešķiet tik ekstravaganti, jo tur mēs varam atrast gan tik lielu 15 colu ekrānu, gan arī pārnes un kārbas vai transmisijas vadību stūres. Stūres redz gan joprojām ir ar sensoru taustiņiem, no kā Volkswagen nolēmis pakāpeniski atteikties lietotāju kritikas dēļ. Taču elektromobīļus jau pārsvarā lamā par vāju sniedzamību. Un kā ir šeit? Lai gan tehnika ir līdzīga citiem ID modeļiem, šeit mēs pirmo reizi redzam tādu vērā ņemamu sniedzamību, tāpēc, ka ar pilnu bateriju ID.7 izpildījumu ar vienu motoru var nobraukt vairāk kā 500 km, un ārā joprojām ir tikai +3 grādi. Braucot solītais riņķis gan rūk ātrāk nekā uzskaitās kilometri. Bet tieši šobrīd par to kaut kā nav vaļas domāt. Atcerieties, ka agrāk Mercedes un BMW tur tā nievīgi izteicās piemēram, par Audi un Volkswagen, ka jums jau nekad dzīvē nebūs īstas prēmijuma automašīnas, jo īstai prēmijuma automašīnai ir jābūt ar aizmugurē riteņu piedziņu. Lūdzu, kur ir? Milzu Volkswagens ar klasisko piedziņu un gandrīz 300 zirgspēkiem. Latvijā ID.7 pieejams vienā vienīgā izpildījumā ar 286 zirgspēku elektromotoru aizmugurē. Bet griežās gan tā mašīna vienkārši apbrīnojami, ja tik mazs apgrieziena rādījus. Pat ar vienu motoru lielais elektrokuģis pātrinās līdz 106,5 sekundēs, bet pa dzimto autobāni spētu traukties ar ātrumu līdz pat 180 km/h. Lai pie nākamā lādētāja ID.7 spētu uzreiz uzsūkt maksimālo jaudu, Volkswagen aprīkojas tā 77 kWh bateriju ar programmējumu priekšsildītāju. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs aizbrauksiet pie tā lādētāja, vienalga, vai ārā ir +20 vai -20 grādi, tad, piemēram, e-mobī lādētājs jums arī dos tuvu 50 kW. Nevis tā, kā tas ir parastiem elektromobīļiem, kur kā sanāk. Un tad jūs maksājat pilnu summu par to, ka jums dod tikai pusi jaudas. Tā kā ID.7 ir Volkswagen elektromobīļu saimnes pašreizējais flagmanis, skaidrs, ka tas automobīls jau standartā ir ļoti labi aprīkots. Šī ir Pro versija, turklāt blakus standarta aprīkojuma sarakstam ir vēl tikpat liels saraksts ar dažādām ekstrām. Līdz ar to automašīna galīgi nav lēta, 75 000 eiro, bet par to mums arī ir te sporta sēdekļi un visādas ērtības, kādas un laikam tik te ID sērijā var dabūt. Tostarp arī fotohromatiski aptumšojumu panorāmas jumtu. ID.7 nav nec pirmais, nec vienīgais elektromobīls, kam tāds ir. Tomēr futūrismu iespaidu tas nemazina.
Tas, kas man ļoti patīk ID7 atšķirībā no tām mazliet jaunākajiem radiniekiem, ir viduskonsola, kur varbūt nav tik inovatīva kā tā ID4 vai ID5. Patiesībā šis viss izskatās tieši tāpat kā jaunajā Passatā, bet stingri ņemot tā uzbūte ar tiem vāciņiem un visu to tukšu apakšu, tā kā vairāk atbilst, teiksim, premium limuzīnu virzienām, uz kuriem tad laikam ID7 arī ir tēmēts. Premium nevisai atbilst trūcīgās stikla pacēlāja pogas no ID3. Labi, ka mazais infoekrāns šeit glīti iestrādāts panelī. Kā tad ir? Vai Volkswagen ID7 varētu būt limuzīns ar šoferi? Man šķiet, ka visā pilnībā. Vienīgi gribētos tā, ka zem sēdekļu var pabāzt pungavus, bet gan jau to krēslu pacelt augstāk. Izmēram te patiešām ir nozīme. ID7 ir tik garš, ka pat ar 20 colu zemprofilu riepām cienījami slīd pāri pavasara bedrēm. Lai izceltu to virs ID modeļiem ar zemākiem kārtas numuriem, Volkswagen aprīkojas elektrolimuzīnu ar elektroniski regulējumiem amortizatoriem, jeb DCC. Tā kā Volkswagen ID7 tehniski ir ļoti līdzīgs mums jau zināmiem ID4 un ID5, arī brauc līdzīgi, varbūt tikai ar nobīdu uz to, ka ir garāks, tad rodas jautājums, kam tad tāda automašīna nepieciešama? Droši vien tiem, kas tik tiešām ilgojas pēc pa īstam elektriska limuzīna. Vai arī tiem, kas vēlas elektrisku Passatu. Jo ID7 ir vienīgais no ID saimes, kas ir patiešām Passata izmērā, un turklāt to drīz varēs nopirkt arī kā universāli. Vienīgais, kas šajā automašīnai pietrūkst, varbūt ir 3 sēdekļu rindas. Vispār jau Volkswagenam ir tāds modelis, tikai Eiropā to pagaidām nepārdod.